Jums arī sanāk tik lēni? Nu, mēs mēdzam viņus līmēt. Čau, Lauri! Čau, Madara! Ko mēs šodien darīsim? Noteikti nekāpsim kokos. Bet mēs šodien iesim skatīties, kā top dziļurbums un spicīta. Precīzi esam atbraukuši uz vienu no skaistākajām vietām Rīgā, kas ir Meža parka rajonā. Iesim satiksim Pēteri. Pēteris ir tas, kurš ļoti daudz parunā par dziļurbumiem mums mācīs pastāstīt. Laižam? Jā, un mēs, kā redzams, izmantojam visu Meža parka priekšrocības, tāpēc pirms tam izklaidējāmies. Bet tagad pie darbiem! Čau, Pēter! Čau! Mēs te esam iegādājušies ar Lauru tādu īpašumu, kaut gan mums nav nekā kopīga, mums ir kopīgs īpašums. Jā. Un mēs gribam saprast, kā notiek un kā dabūt šeit ūdeni tajā potenciālajā krāniņā. Un jaušam, ka tas būs dziļurbums, kas te būs vajadzīgs. Jā! Nu tad pastāsti, kā mēs procesējam šo lietu tālāk. Kā es varu dabūt ūdeni? Jā. Jūs ieiet mājās internetā, principā ierakstiet Googlē, ka jums ir nepieciešama aks urpšana. Un tālāk jau, kam smukāk mājaslapa, tam zvaniet pirmajiem. Jā. Tādas kompānijas, kas ir diezgan daudz Latvijā, ir tādas, kas to baigi labi dara. Es nezinu, kāds 3-4 droši. Okay. Nu, pagaid. Nu, potenciāli, cik ir varianti dabūt ūdeni? Kas tas tāds ir? Tad, vai nu tur ir kaut kāda pievades sistēma, vai nu tad pats urb vienkārši, vai ne? Jā, tad, vislabākais veids, kā mājās dabūt ūdeni, ir pilsētas komunikācijas pieejams tuvumā un kaut kādā saprātīgā izmaksā ir pievilkt. Tas ir pats labākais, jo Jā, no kāda aspekta pats labākais? tas ir ūdens, ko jebkurā gadījumā testē vairākas reizes dienā. Jā. Tas būs, teiksim, viss kvalitatīvākais produkts, ko var iegūt, neskatoties uz to, ko Urbei Kantors saka. Okay. Tas ir pirmais labākais, bet bieži vien to pilsētas ūdeni vai nevar dabūt, vai ir kaut kāda droši vien reģiona, kur viņš ir baigi dārgais, tā pievilkšana baigi dārga un tā tālāk. Un tad ir divi nākamie, faktiski 3 varianti, jā, ir rakt aku. Tā kā vecos laikos atnāk onkuļi ar lāpstām, tagad ar traktoriem, bet tāpat izrok aku, saliek grodus un tad tur ir ūdens. Var ierīkot spici saucamo, respektīvi abesīnijas aka, laikam tā viņi tulkojas no krievu valodas. Diezgan populāra lieta dažādos dārziņos, bet ne visur Latvijā to var izdarīt, jo tas ir baigi atkarīgs no tā, kāda ir ģeoloģija. Ja zemes virskārtā ir ūdeni vāji filtrējuši nogulumi, mālaini un tam līdzīgi, tad var gadīties, ka nemaz gruntsūdens tur nav. Jā. Viss sakas un spicis, tas ir gruntsūdens, tas ir tātad ūdens, kas ir vismazāk dabiski aizsargāts pret piesārņojumu. Tur var būt gan organiska rakstura piesārņojums, kas ir dažādas baktērijas, kas beidzās, teiksim, infektoloģijas centrā. Un varbūt arī tas ūdens ir vienkārši nedzerams. Tas ir atkarīgs no tā, kas tev ir riņķī. Līdz ar to tas augšējais ūdens horizonts saucamais, tāda laimes spēle. Ja? Un arī var gadīties, ka teiksim, debitis tā saucamie, jeb tas apjoms, ko tev tā aka vai spice var iedot ūdens, ļoti maziņi ir, ja? Un ka to vienkārši fiziski nepietiek. Un tad nākamais labākais pēc pilsētas ūdens faktiski ir dziļurbums, jeb arteziskais ūdens. Un tos tad šādām iekārtām brauc un ierīko. Bet ja ieliek filtrus pa vidu starp to, teiksim, to gruntsūdeni tagad un hopsiņā filtriņš pa vidu vēl? Jā, tas var darboties, tas var strādāt, bet katrs nākamais elements, tās tev ir papildus izmaksas, papildus galvasaps. Arī dziļurbumiem ir bieži vien jāliek filtri, jo Latvijā ir ļoti augsts dzelzs saturs ūdenī. Jā, un bieži vien ir tik liels, ka tev viņi tāpat vajag ar filtriem, ar atzelžotāju vai ar mīkstinātāju darboties, lai noņem. Tos dara citas kompānijas, ja pēc tam, kad tev ir ierīkots vai spīce vai urmums, tu paņem paraugu, aizved uz laboratoriju iedod tev datus, kas ir iekšā, un tad vai pie filtru kompānijas, un viņi tev tieši priekš tevis uztais risinājumu. Jā. Tad tajā brīdī, kad cilvēks atrod to, kurš veiks šo te urbumu zemē, nav nejausmas A, cik dziļi jāurb, B, kāds tas ūdens būs dažāds kaļķēns? Tā arī gluži nav, jo var doties uz Meteo LV un var pieprasīt savam, man liekas, ka 200 eiro apmēram tas maksā tieši par tavu zemes gabalu. Viņi sagatavo izziņu par
ūdens ierīkošanas iespējām. Tā jau tāda diezgan tāda, nu, ja mēs pieejam, ka dziļums tur ir kaut kādi 2-3 uz augšu 1000 eiro, ja, tad 200 eiro diezgan normāls ieguldījums, lai tu jau varētu ar tiem dziļumiem apmēram rēķināties, un tad arī visas, teiksim, kompānijas, kas sacenšās par darbu, ja nu, parasti jau visi tādi mazi tenderīti taisa, ja? Nu, tad viņiem arī ir apmēram, viņi sacenšās par vienādiem noteikumiem, bet jebkuram urbējam ir pieredze, ja? Jo ilgāk strādā, jo vairāk urbējs zina, kas kurā konkrētā vietā ir sagaidāms. Ja? Nu, ko mēs sagaidām šajā vietā? Šajā vietā mēs sagaidām, nu, pēc ezera var redzēt, cik dziļi apmēram gruntsūdens ir, tad tie līmeņi ļoti saistīti. Un nākamais horizonts jau, manuprāt, ir kaut kāda ap 20 metriem, bet es baigi negribu melot. Nē, skaidrs. Dziļurbums sākas no 20? Nē, dziļurbums sākas tad, kad tu izēji, nu, ir tātad gruntsūdens ir pirmais ūdens slānis, pēc tam ir kaut kāds slānis, kas ir ūdeni izolējuši, un tad sākās saucamie pamatieži, kas pie mums Latvijā ir vai nu dolomīti vai snošupeņi pārsvarā. Un tad pamatiežos esošais ūdens jau ir tas, ko iegūst ar dziļurbumu. Nu, respektīvi, ir vietas, piemēram, Talsu apkārtnē, tas augšais horizonts ir gan pāri pa 100 metriem. Ja. Nu, vienkārši tas ir atkarīgs no konkrēta reģiona, no vietas. Nu, tur jau var lāpst, tu neizraks vairs aku. Tur gan arī atkarīgs kādas. Tur ir arī akas, ja? Nu, tas ir atkarīgs, un arī tas augšējais slānis, viņš sastāv no daudziem sīkiem slānīšiem. Tas ir baigi individuāli. Bet tādos lielos vilcienos, piemēram, ja tu zini, kur, nu, tad, nezinu, es nopirku Bolderojā zemes gabalu, nu, tad apmēram var piemest, kas tev cik dziļi būs un cik maksās. Protams, uzreiz skatās jau pēc fakta uz vietas, ja? Bet nu, tas orientējošais apjoms tur plus mīnus 10 metri, točni ir zināms. Un tagad cilvēks ir pie jums atnācis ar to meteo izziņu. Jums ir aptuveni skaidrs, ko tur sagaidīt. Kāds tas process ir tālāk? Vai tur ir kaut kāds likumisks, arī juridisks process jāiet, varbūt ieskicē? Jā, un arī naudiņās un laika līnijā. Jā, tātad, lai ierīkotu urbumu, tad, kad tev jau ir zemes gabals, tu esi izvēlējies, kas to darīs. Jūs esat vienojušies par kādu cenu rāmi. Tad ir jāizņem valsts vides dienestā licence šiem te darbiem. Tad, kad licence ir izņemta, tad brauc no veselības inspekcijas dot atļauju par sanitāro zonu. Nu, lūk, un tad, kad šīs te atļaujas ir, tad vēl ir, protams, atkarīgs no tā, kādas ir lokālās būvvaldes prasības. Ja, bieži vien vajag arī būvprojektu, jo tā tomēr ir inženierbūve. Okay. Bet, nu, ir tas tur, teiksim, Rīgā Ķekavā ir smagāk, ja, pārējā valstī, teiksim, būvvaldēji pietiek ar, nu, bieži vien pat neko neprasa, ja, vai paprast ar kvadrātiņu iezīmēt plānā. Nu, lūk, un tad izvada to urbumu, ierīko saucamo kolonu, tehnoloģiju, ierīko, pēc tam ņem paraugus, laboratorijā uztais pirmreizējo ūdens analīzi. Pēc urbuma ierīkošanas vēl pirms paraugu ņemšanas tātad veic urbuma atsūknēšanu, atbuļķošanu, lai tas ūdens paliek dzidrs, lai vairs nav smilšu graudiņi iekšā un tam līdzīgas lietas. Nu, lūk, noņem paraugu, iztestē. Tad sagatavo tā saucamo urbumu pasi. To iesniedz Latvijas valsts ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā. Nu, lūk, un pēc tam tev ir urbums ar dokumentāciju. Liek iekšā sūkni un lieto. Čohaidī, gads nemaz nepaiet. Paiet apmēram, nu, teiksim, no 3 mēnešiem līdz 5. Jā. Tas ir, principā jau darbojošu urbumu dabū pēc kaut kāda pusotra mēneša, jā, bet viss ir atkarīgs no sezonas, no noslodzes. Ok, pirms mēs vēl ejam ieskatīties un varbūt iemēģināt roku tajā, kā tas notiek. Un tad, kad man ir šis saskaņotais urbums, es kā saimnieks, man ir kaut kas tur jāmonitorē, atkal jāveic kaut kāds analīzes regulāri vai? Nē. Tas ir tīri, ja tev pašai kā saimniecei gribās, ik pa laikam to var patestēt, bet dziļurbumā tas ķimiskais sastāvs nemaz tik ļoti nemainās. Ja? Tāpēc arī tas dziļurbums ir nākamais labākais pēc pilsētas. Ja? Vienīgais, kas tur var rasties ar laiku, var saukt bakterijas kaut kādas iekšā, ja teiksim, tā urbuma konstrukcija nav pareiza, bet tam tā nevajadzētu būt. Ja? Ar laiku, protams, urbums, jo viņu mazāk lieto, viņš ātrāk viņš mēdz aizaugt. Ja? Tur mēdz kaut kādas dzīves formas, protams, izveidoties. Ja? Nu, tur ir ūdens un gaiss. Ja?
Bet tad ir arī tāds pakalpojums kā urbumu skalošana. Brauc gan nevairs ar šādu iekārtu, bet ar kompresoriem izskalo, dabū ārā visu to uzaugumu, kas tur ir, un viņš atkal lietoja. Jā, vienīgais vēl, kas notiek tajā gadījumā, ja tur kaut kāda tā caurulīta truba aiziet pa pieskari, tad tur jājauc viss atkal ārā. Zemestrīcē Latvijas tipiskajā jāaiziet pa pieskari. Ir, jā, no veciem laikiem kādreiz, mūsdienās jau ļoti bieži lielākoties izmanto plasmasas tās urbumu kolonas, jā, un tur, viņas varbūt mūžīgas nav, bet viņām vairs nav, viņas nekorodē. Ja. Vecos laikos lika tērauda caurules, viņām bija pēc krievu tā gosta, bija jābūt 5 mm biezai sienai, jo tika pieņemts, ka korodē metāls ar ātrumu 0,1 mm gadā, tāda 50 gadus viņas bija tā kā, 50 gadu garā. Protams, ka viņas iet ilgāk, un pirms Latvijā tā korozija nemaz tik aktīva nav. Bet, urbumus var remontēt, bet pie mums Latvijā to dara maz, jo Izum citu tad to veco urbumu tamponē arī tur attiecīgi juridiskā procedūra arī būtībā viņi aizlēja cementcietiem. Un tad urbjā metāla blakus citiem. Man ir viens vēl jautājums, kā tas izskatās vizuāli, teiksim, jūs tur iznesat ārā, tur visu tur izrakst, tur un kā tur pēc tam, tad nevar pateikt, ka te ir dziļurbums taisīts pēc kaut kāda laika. Izaug zālīti un visi ir aizmirsuši. Principā viss atkarīgs ir, cik jēdzīgs ir. Kāda brigāda, jā, bet tas pats urbšanas process, viņš ir netīrs, jā. Mums ir gadījies, kad ir jāpārkrasa māja. Wow! Jo? Ir, piemēram, tagad mēs urbsim bez tādām lielām šļakatām, diezgan tas viss būs tā tīri un vienkārši, bet, piemēram, ir, kad tu urbi, jā, un, piemēram, kad urbumu skalo, kad viņš ir izvērts rītīgi švunku dod ārā, jā, tad tas dubļus, ir bijis, ka jāpārkrasa. Bet tā, principā, tajā brīdī, kad strādā, tas ir diezgan netīrs darbs, bet pēc sevis novāc, nolīdzina visu, atbrauc traktors, sakot, visu sagrābja un izaug zālīt. Varbūt pirmo gadu, atkarīgs kāds tas pagāms ir, varbūt pirmo gadu vēl kaut ko var redzēt, pēc tam ir trubas gals ārā, visi tie pieslēgumi šobrīd arī pārsvarā taisa pazemē. Nav vairs tas grots kaut kāds, ir tāds galiņš uzsēdina virsū dārza rūķi un viss tās normāli. Tad puķis stādam pēc tam, kad ir Jā, tas vēlams, jā. Jebkurā vispār, man arī privātmāja, tad es vienmēr iesaku, kad būvējies, vienmēr vajag atstāt tādu vietu, pa kuru tu zini, ka var smagā mašīna iebraukt iekšā. Jā. Vai tev urbumu vajag izskalot, vai nezinu, kaut vai dēļus atrast kādu. Ko mēs šodien darām? Šodien mēs ieurpsim neliela diametrā urbumu, tā saucamo spici, augšējā horizontā. Tādas, kad lielākoties ierīko pierīgas mazdārziņos, un ne tikai, privātmājas arī ir kaut kādas, kas te taupa. Tas ir tāds visātrākais un, man liekas, arī vislētākais risinājums. Šis arī jāskaņo valodā? Nē. Privāti īpašniekiem ierīkojot urbumus savām vajadzībām līdz 20 metru dziļumam. Ja tas neskar pamatiežus, nekas nav jāskaņo ne ar vienu, licenci nav jāņem. Un aptuveni naudiņās, cik šitāds būtu? Nezinu, kad 250 eiro, 300, grūti pateikt. Smuki, laižam. Kas ir tas, kas jau ir izdarīts? Tātad kolēģi ir atbraukuši pirms tam un ierīkojuši visu šo... Te ir sagatavots ūdens un mēs esam izrikuši bedri priekš skalošanas, jo mēs ieskalosim apvalku cauruli iekšā. Jā. Jo savādāk nevar, bez apvalku caurules nevar kvalitatīvi ierīkot apbērumu, filtram. Mēs izurpsim, pēc tam ieskalosim cauruli. Un, lai ieskalotu cauruli, ir nepieciešama cirkulācija. Ir mašīnai milzīgs sūgnis, un viņi to cauruli ieskalo ar ūdeni. Un cik viņa ir dziļa? Šitā bedra līdz cēlēm ir maziņa bedrīte. Un jau tā ar ūdeni, vai viņa ir speciāli pielieta? Nē, tas ir speciāli pielieta. Kas man jādara, kungi? Šnek! Redzējāt? Izlej ārā. Davai, kas? Man ir jāuzlej. Jūs man parādījāt, kas man jādara, jā? Tagad ir? Okay. Jā, un tu neskatījies. Jo! Cik viņš sver? Šits nav daudz, knapi 20 kg. Labi, ka ej pie Pēterīša. Treneris Pēters viņam. Jā. Jāsavieno, jā? Nedar? Jāsavieno. Žeņā ar pedagoģisko talantu visu tur iemācīs. Šitā? Jā.
Un cik tas process ilgs objektā uz vietas ir? Atkarībā no dziļuma, bet sākot no 2 dienām, mazāk par 2 tehnoloģiski nav iespējams, jo tur ir cementācija nepieciešama bieži vien, vienmēr īstenībā. Jo tad, kad dziļurbumu, tad, teiksim, Šitā. Aha. ieskalo pirmo cauruli, viņu ieskalo līdz pamatiezim, tur viņu iecementē, un tad urbi viņai cauri. Tas ir, lai nepiesārņotos no augšas, un tad cementācija tā jau ir 1 diena. Tā kā, parasti īstie dziļurbumi ir 3 līdz 5 darbdienas. Parasti, ja viņi ir sarežģītāki, dziļāk, rasnāk, tad, protams, ilgāk, bet tāds standarta privāta māju tas ir. Kaut kā šitā, ja? Es redzu no maliņas. Nevaru trāpīt. Izskatās pat, ka saprot, ko dara. Kreisā roka, tas tā. Cik smuki izskatās. Cik viņš tagad vēl kārā, cik daudz? Kas mums ir iekšā. 6 metri. Redz, rekur ūdens sākās apakšā jau. Jā. Tas jau ir jau ūdens. Tur, kur tas pļuriņš Tas ir ūdens krīt, piesātinājums. Jā, īstenībā es domāju, ka tas ļoti korelē ar to, cik ezerā līmenis ir. Ko viņi tagad dara? Tagad tīri urbumu, ja? Viņi izņem ārā to... Viņš tīrīs tūjotās, mēs slaidīsim iekšā tā saucamo apaugu cauruli, konduktoru. Vārds, bet šitie riktīgi smagi īstenībā ir. Tas ir drupinātāja kalts. Ar to akmeņiem, piemēram, jebkādiem. Šitajā trubā ir caurums, un pa viņu ar ļoti augstu spiedienu nāk ūdens, un tad šeit viņš nāk ārā, un šitas griežoties visu samaļ. Un tad viņš izskalo visu pārējo ārā vienkārši no urbuma, un tāpēc ir tās bedres, jo bedrēs nosēžās materiāls, un tad tur recirkulē ūdeni. Sanāk, ka tur iekšā iet ūdens tagad? Jā. Jāpaiet malā. Es zināju, ka tā notiks. Jā. Zināju. Tas ūdens tiek lietots, ja viņš netek prom, ir recirkulācija, lai viņu mazāk vajadzētu. Šis jau glīti. Jā. Ļoti smuki. Tā ko viņi šobrīd dara tagad? Kas notiekās? Tad šī būs tāda supertieva darba kolonna saucamā. Viņi vienkārši saliek kopā no 2 daļām, bet tāda rekur ir filtrs jāgalā. Aha. Tur perforāta caurule, un viņai ir speciāls tāds siets uztīts virsū, fiksēts, un korķis. Un viņi pievieno vienkārši garāku stobru. Ja? Šobrīd mums būs 6 metri viss tā lieta, un izskalotajā urbumā viņu ievietosim. Ar kādu nolūku tā truba tur iet iekšā? Pa viņu iegūst ūdeni pēc tam. Šitā gan ir super tieva. Šitajā nevar ielikt sūkni, bet teiksim, tās caurules mēdz būt arī tādas, parasti kādas 125 mm, un tad dziļurbuma sūkni liek iekšā. Šai konkrētai... Kurš jau pumpē ūdeni, tā kā jau uz augšu. Pumpē jau uz augšu. Šitai konkrētai liek sūkni ārā vai varētu vakumu sūkni. Tur ir dažādi veidi. To sūkni parasti izvēlās pēc tam, kad jau urbums ir uztaisīts. Tad atkarībā no tiem parametriem, respektīvi no kāda dziļuma ūdens jāpaceļ, kāds ir ūdens pieplūde, debits saucamais urbuma, kāds ir pazeminājums, tad šos te parametrus visus urbējs pēc skalošanas eksperimentālā ceļā nosaka, iedod tos datus, un tad ar tiem datiem jau dodās uz sūkņu veikalu, un adekvāts pārdevējs iedod konkrēti tāvam urbumam derīgu sūkņu. Jo tie sūkņi ir dažādi, urbumi dažādi, un tad katram sūkņu ražotājiem tur, teiksim, 4-5 veidi sūkņi, un tad no tiem izvēlās to, kas tieši tev būs vispiemērotākais. Tad tas var nebūt noteikti nedārgākais. Ar to galu mēs liksim uz leju, ja? Parasti tā komanda, kas strādā, ir arī cilvēki. 2 cilvēki. Ir kādas meitenes vispār Latvijā, kas dara šo lietiņu? Tā jūtu. Pagaies nenorasīšu te nevienu.
Labi, cik aiziet degvielas apmēram vienkārši šitā stāv un dedzina mašīnai? Šis var nozara ļoti piemērot degvielas zādzībām. Super. Jā, jo nav tāda viena skaitļa. Tas urbis arī, tagad viņš netērē neko. Tad, kad, piemēram, ir kaut kāda super ciets dolomīts, tad tev var iet pilnā jaudā. Ja, tad var būt līdz kaut kāda 80-90 litru dienā. Wow. Bet tas nav pat tāda īsti vidējā. Ja, Jums arī sanāk tik lēni? Mēs bēdzam viņus līmēt. Tad varēs redzēt, ka spriež ārā ūdens visu to lietu. Jā, un tagad ūdens, kas ir urbumā, viņš īstenībā to plasmas mēģina izspiest laukā. Tu ir svaru viņu vienkārši iespiedīs bišķi iekšā, lai turās. Un tad, un tīri teorētiski tas jau ir kaut kāds... šī ir tipiski tāda mazdārzaņa spicīti gatavi. Labais. Šī jau būs urbuma atsūknēšana. Šis ir pats elementārākais veids, mehāniska atsūknēšana. Ir tātad caurule, kurai galā ir pretvārsts. Viņi tātad ļauj tikai ūdenim uz vienu pusi kustēties. Jā. Labais! Esam ieguvuši... Ej, tu nos, mums ir ūdens! Jā, mēs esam ieguvuši ūdeni. Sanāk padzerties! Vēl nē! Mēs mēģināsim tagad atsūknēt ar sūkni un dabūt viņu dzidru. Tas ir gruntsūdens, viņi ir savienoti. Gruntsūdens ir savienots ar to, kas ir ezerā. Konkrēti parasti gruntsūdens horizonts, viņš atslogojas, respektīvi līst lietus, sniegs, vēl kaut kas, un tad tas ūdens lēnu garu viņš ezerā vai dīķī vai jebkur, un viņš tā kā iziet tur ārā, pamet to horizontu. Ir vietas, kur no gruntsūdens barojās tālāk pazemes ūdens horizontu. Galvenais to kontaktdekšu ritīgi izmērcēt, tas būs lai interesantāk. Jau. Točno strādā. Ak, Dievs, cik forši! Sākumā viņš būs bruns un netīrs, tas ir no augšas, bet pēc idejas, pēc kāda laika viņu vajadzētu palikt dzidrākam. Bet šī nevar apsolīt, jo diezgan daudz tur tika ieskalēts iekšā tas brūnais. Ai, neskatīs. Nevar apsolīt ātri? Nevar apsolīt, ka viņš ātri paliks dzidrākam. Viņu vajadzētu palikt dzidrākam. Jā, pamazām jau. Vienkārši superīgi. No dziļurbuma, protams, tur pilnīgi savādāk tas viss izskatās. Tur ir citi ūdens daudzumi. Šo mēs varētu saukt par spicīti? Jā. Arī tad, kad urbi jebkuru urbumu pēc tam arī kādu laiku, jo dziļurbumos arī īpaši atstāja sūkni turpat uz vairākām dienām, lai viņš riktīgi iztīra, iedarbinās. Arī skalo ar kompresoru tikko izvērtas urbums. Viņi beigas svarīgi ir atdarbot. Tu nociņš paliek gaišs! Protams, mēs taču esam ieguvuši ūdeni. Viņam būtu beigās jābūt vispār dzidram. Man tēvs ir santehniķis, man vienkārši viņam ir jāizsūta video. Tēvs, es uztaisīju uz spicīti! Jā, dažas stundas un tad jau viņš būs dzidrs un... Labinieks! Teiksim tā, salīdzinoši ātri tas notika vēl ar tādu lēto darba spēku. Jā, šādas te mazās tas nav pārāk ilgi saucamās spīces, bet īsts dziļurbums tās ir vismaz 2, 3 līdz 5 dienas un varbūt arī vairāk atkarībā no sarežģītības. Es joprojām nespēju noticēt, ka mēs to izdarījām, protams, ne bez šiem brīnišķīgiem kungiem. Milzīgs paldies par to, ka jūs mums ļāvāt ieskatīties, kas ir tas, ko jūs ikdienā darāt un gal galā kā katrs pie mums var tikt pie tādas spicītes vai dziļurbuma savā dārzā.
nosvētīja mums skatītājs. Ļoti labi. Jā, svētības visiem pārējiem. Pēteri, milzīgs paldies. Tikko nomazgāja roku. Paldies arī komandai. Paldies, Liels. Paldies. Un mēs tikmēr sakam paldies arī tev, dārgais ceļā uz mājām skatītāji. Tiekamies jau nākamajā epizodē. Lai izdodas arī jūsu dziļurbumi ar vien dziļāki un dziļāki un dzidras ūdens. Lai to! Čau!